Sveiki! Es jums piedāvāju mazu kopsavilkumu par vakardienu. Varbūt tas jums palīdzēs saprast, kādā valstī jūs dzīvojat un kāda ir pareizā rīcība šai valstī dzīvojot. Un tātad. Nacionālie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdzšinējā pretgaisa aizsardzība pie austrumu robežas ir pietiekami efektīva. To saka Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālis Kaspars Pudāns. Kā izrādās, Nacionālo bruņoto spēku vadībai vēl ir jāizvērtē, vai tas, ko mēs vakar piedzīvojām saistībā ar droniem, ir vai nav pietiekami efektīva pretgaisa aizsardzība. Droši vien tas ir nopietni jāpapēta. Tas nav viss. Tehniskie līdzekļi drona pamanīšanā pievīla, jo lūk, šie nav vienā līnijā lidojoši droni, kur var viegli prognozēt un sagatavoties. To atkal saka nevis ķēkša Baiba, bet Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, kurš savā amatā un ar savu izglītību, savu pakāpi un daudz tūkstošu algu 4,5 gadus pēc Ukrainas kara sākuma ir sapratis. Izrādās, droni nelido vienā līnijā. Viņi var lidot arī kaut kā citādi. Un ko ar viņiem tad iesākt, kā sagatavoties, tas ir sarežģīts jautājums. Tālāk. Latvijai steidzami jāmodernizē aizsardzību uz austrumu robežas, īpaši attīstot pretdronu spējas. To mums vakar vēsta Saeimas ieklausieties, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, jaunās vienotības vēža pārstāvis Ainārs Latkovskis. Jau atkal 4,5 gadus pēc Ukrainas kara sākuma Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, persona, kuras personiska atbildība ir rūpēties par nacionālo drošību, no rīta, vakarā un pusnaktī, ir pamanījis, klau! Ir jāmodernizē aizsardzība. Kaut kas nav labi ar pretdronu spējām. Iepriekšo reizi Aināram Latkovskim nepieleca, iepriekšējais arī nepieleca. Kas notiek Ukrainā, viņš savā mucā dzīvojot, protams, nezina. Bet tagad ir skaidrs, jāmodernizē. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāvis pulkvedis Māris Tūtins. Ielidojušos dronus nedrīkstam šaut, apzinoties, ka atlūzas var nodarīt vēl lielāku kaitējumu nekā drons kaut kur nejauši nokrītot. Tad, kad pulkveža Tūtiņa privātu mājai trāpīs nejauši nokritis drons, tad pulkvedis Tūtiņš droši vien domās citādāk. Bet kamēr runa ir par kaut kādiem tur sasodītiem, nevienam neinteresējušiem Latgales iedzīvotājiem, kuriem atlido drons. Nē, mēs tak netērēsim savas raķetes, tīpaši jums to vispār nav. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis tāpat pauž arī to, ka dronu notriekšana nebija iespējama tāpēc, ka neizpildījās visi drošības kritēriji. Atsakot, kad nāks Krievu tanki vai kad nāks vēl kaut kas cits, tad arī pulkveži Tūtiņi ņems savu tabuliņu un vilks ar pirkstu līdzi un liks ķeksīšus. Izpildās drošības kritērijas? Neizpildās. Visi neizpildījās? Nē, tanki, brauciet, kur jūs gribat, mēs tur nekur. Valsts policija vakar pilnā nopietnībā izplatīja paziņojumu, aicinot uzticēties tikai oficiālajai informācijai. Tikai un vienīgi. Valsts policijas priekšnieks Ruks, kurš spriežot pēc televīzijas ekrānā redzamā, pa šo laiku smagā darbā uzēdis vēl 11 kilogramus un pilnā nopietnībā sāk atgādināt bumbierveidīgu Karlsonu, droši vien neko nebija dzirdējis par to, ka oficiālā informācija, tā skaitā slavenā šūnu apraide par ielidojušiem droniem paziņoja tad, kad tie sen jau bija nokrituši vai aizlidojuši. Un atkal. Ne jau par savu ģimeni Ruks šādā veidā runās, par jums tur. Viņam pašam sen ir viss skaidrs, par viņu neuztraucieties. Bet ko nu par Ruku runāt, ja mums ir iekšlietu ministrs Kozlovskis, kas aizbraucis uz Latgali?
kur no viņa, protams, bija milzīga jēga, un šī jēga izpaudās tā, ka viņš ir novērojis, ka tur, redziet, dzīve kūsā. Kūsā, viss labi. Vēl viens no aizsardzības ministrijas patriekts superspeciālists Jānis Garisons, īstajā uzvārdā šķiet Kurnosovs, nāk klajā ar paziņojumu, ka sabiedrībā ir vajadzīga diskusija par drona notriekšanas vajadzību un sekām. Jau atkal vispirms diskusija par dronu, vai vajag tos dronus notriekt, lai tak viņi lido un trāpa tur, kur viņiem gribās. Varbūt tā visiem būs labāk, kamēr jau atkal tas nav Garisona Kurnosova kunga privātu miteklis. Pēc tam droši vien Kurnosova kungs tāpat tās ieminēsies, ka varētu rīkot diskusijas sabiedrībā arī par, piemēram, okupācijas nepieļaušanas vajadzību un sekām, jo arī tur droši vien Kurnosova kungam būtu kaut kāds viedoklis. Nacionālie bruņotie spēki paziņo, ka viņi otru notriekto dronu vienkārši ir pārtraukuši meklēt. Saka, iesim mēs slapināt kājas, iesim mēs pa nakti kaut ko darīt. Priekš tam mums ir sēņotāji. Sēņotāji būs rudenī. Nekas, pagaidīsim līdz rudenim. Aizsardzības ministrs Sprūts. Labi. Parasti amatpersonas atbildīgas pārtrauc atvaļinājumus. Andris Sprūts no progresīvo sarkanās sērgas ir unikāls ar to, ka viņš šķiet ir pirmā amatpersona pasaules vēsturē, kas sākoties krīzē tās atbildības sfērā nevis pārtrauc atvaļinājumu, bet dodās atvaļinājumā. Atcerieties to rudenī, kad jums ienāks prātā balsot par progresīvo sarkano sērgu. Tā viss ir tāda. Protams, kā bez klopa madāmas. Evikas Siliņas viedākais viedoklis vakar bija: šāda situācija sabiedrību norūda. Interesanti, vai Siliņu ģimeni norūdīs arī drons, kas trāpa kaut kur tur, kur ir viņu ģimenes miteklītis. Šķiet, vai tik tā nav Meža parka māja, kas neskapēc Siliņas deklarācijā nav minēta. Un noslēdzot šo mazo uzskaitījumu, kas, manuprāt, pārliecinošāk par jebkuriem skaitļiem, jebkuriem faktiem parāda. Viss šis daļdiršanas čempionāts, daļdiršanas un stūvmelošanas čempionāts dienas gaitā parāda, cik sapūs ir valsts pārvalde Latvijā visa. No izpildvaras līdz lēmēju varai. Starp citu, kur gan bija Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieks Edgars Rinkēvičs? Pareizi. Viņš bija aizbraucis izklaidēties uz Armēniju. Viss šis daļdiršanas čempionāts parāda tikai vienu, cik sapūsi ir visa valsts pārvalde. Armija, kā jūs redzat, nav izņēmums. Armiju vismaz vada tāpat nelieši, meļi un nolaidīgi stulbeņi. Un noslēgšu šo mazo pārskatu es ar vēl viena vienotības vēža pārstāvja, Kariņa lidojumu arhitekta, ja tā varētu teikt, Jāņa Patmalnieka ierakstu, kas patiešām būtu pelnījis, ja tikt ierakstīts īsajā Latvijas valsts beigu vēsturē. Citēju: droni ir efektīvs ierocis, tāpēc tie tiek plaši izmantoti. Mums jāmācās no katras reizes, kad tiek skarta mūsu valsts, lai būtu arvien labāk sagatavoti nākamajām reizēm. Tādas būs vēl. Svarīgi saglabāt mieru un turpināt darbu. Kā jūs domājat, cik okupācijas vēl ir vajadzīgas patmalniekiem, lai saprastu? Ir dirsā. Visu labu!